skaisti tika nobloķēts Baroniešu metiens un otrā grozā lido bumba bez nekāda bloķēta metiena un rezultāts 2-2 un atkal uzbrukumā Barons Kvartāls. Un uzbrukumā 13 sekundes. Dāvis Zone pats laužās cauri un Dāvis Zone izvirza Barons Kvartāls vadībā ar 2 punktiem, 6-4 par labu Baronam šobrīd. Un vēl viens metiens neprecīzs Barons Kvartāls komandai, bet Rozītis redzam atkārtojumā ir pirmais pie atlēkušās bumbas. Visvaldis Bikše pats veic caurgājienu un raida 2 punktus grozā. Bloku piespēlē Zeibergam. Zeibergs iespēlē Darģim zem groza un Darģis pret Sali Mētru un apspēlē viņš Sali Mētru, gūdam grozu ar kreiso roku. Sāgnis Čavars veiksmīgākais šī uzbrukuma noslēgumā. Redzam, Salis Mētru labi apgādā viņu ar bumbu un 2 punktu no groza apakš. Zins Plīvd atbild otrā laukuma galā ar slamdā. Redzam, aizpurs kādā ātrumā dodās pār laukumam, saņems labu piespēlu un triec bumbu grozā no augšas. Rezultāts starpība vairs tikai 2 punkti. Minūtes pārtraukums Barons Kvartāls trenerim Edgaram Teterim. Čoters ļoti labi ieraudzīja Rubeni. Redzam, Rubens ieņems vietu, pilnīgi nepiesniegts, pa augstu uzgājis bija Saknīts un 2 punkti grozā no augšas. Lūsis mēģina lausties groza apakš, tas viņam arī pietiekami veiksmīgi izdodās un ar visu pretinieka agresīvu aizsardzību. Redzam, tomēr spēja gūt grozu Lūsis. Patošos pārtraukums 10 sekundes. Barons Kvartālam un Ilmāram Bergmanim no jau vairs 5 sekundes. Un Ilmārs ir precīzs no groza apakš. Jāspēlē groza apakš, to arī dara Strasniņš, par tiķi sako noteikumu pārkāpums, līdz ar to 2 soda metieni, kad 4. ceturtajā vēl palikuši to spēlē 2,5 sekundes. Strasniņam precīzs otrais soda metiens. Līdz ar to minūtes pārtraukumu var pieprasīt Barons Kvartāls komanda. Pēdējās epizodes šajā ceturdaļā pie bumbas Čavars. Pēdējā sekunda metiens pa grozu, bumba trāp pa stīpu. Un mums vēl 5 minūtes basketbolā. Strasniņš laužās līdz groza apakšai un ir precīzs. Izskatās, ka spēlēs ilgi ar bumbu. Nogādā bumbu lejā Rubenim un 2 punkti Barons Kvartāls komandai. Neizdodās gūt grozu. Vēl viena iespēja mums 5 minūtes vērot basketbolu šajā ciemīgajā svētdienas vakarā. Labi piespēle Zintim Plīvdam un 2 punkti no groza apakš studentiem. Dāvis Zone 3 punktu metiens ir precīzs. Brizgālovs dodās groza apakš un precīzs arī viņa caurgājiens. Dimitrijs Brizgālovs divreiz pēc kārtas iekarojot Barons Kvartāls grozu un izvirzot vadībā atkal savu komandu. Bergmans tikai noblāda rokas, nosekt viņam neizdevās. Agnis Čavars ir precīzs no 3 punktu metiena līnijas un uz rezultātu tablo. Neticēsiet, neizšķirts 81-81. Bikšem 5 sekundes Bikšem, ko uzbruk grozam. Bikše apgriežās pats ar savu asmēdiens no precīzs pirmais zem groza. Artūrs Lūsis un atkal vadībā Latvijas Universitātē. Sāksies arī pēdējā minūte otrajā pagarinājumā ar bumbu Zone. Viņa caurgājiens līdz groza apakšai un bloķē to Artūrs Lūsis un iespēja Latvijas Universitātei palielināt rezultātu starpību. To arī izmanto Latvijas Universitātē. Izspēlē ārā Dāvim Zonem, kurš šodien labi nospēlējis. Dāvis Zone nav precīzs, Artūrs Lūsis pirmais pie mums un, protams, seko pārkāpums. Vēlāk jau komandas vairs grozam neuzbruka, līdz ar to 2 pagarinājumos tieši 50 minūtes bija nepieciešams tik daudz laika, lai noskaidrot uzvarētāju šajā mačā. 89-82 uzvars viņa Latvijas Universitātes komanda. Labākais spēlētāji visam noteikti Klaus Strasniņš jāuzslavē Latvijas Universitātes sastāvā. 18 punkti viņa kontā, 12 atlidzošās bumbas. Ingram Aizparam 15 punkti, viņam arī 6 atlidzošās bumbas, double rādītājs, tāpat arī Artūram Lūsim. Viņam 11 iespējas punkti un 10 atlidzošās bumbas. Ļoti labi spēle Dāvim Zonem, 20 gūti punktus. Tāpat pa 15 punktiem izdevās pievienot Jēkabam Rozītim un Ilmāram Bergmanim.